Skorpioni, kas sagaida jūs 26. gada janvārī, to mēs tūlīt paskatīsimies. Tātad, kas būs aktuāls skorpioniem janvārī? Kādas enerģijas būs aktuālas? Tā. Maks un zobenu karaliene. Interesanti. Te mums ir abas tādas spēka kārtas. Skorpions jau ir pats par sevi tāds ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti intensīva zīme. Un tad, ja jums ir kaut kādas vēlmes, ko jūs varat, kā sākt savu dzīvi no jaunā gada pa jaunam, tad tas jums arī izdosies, jo maģija notiks, un šī mums ir vieninieka kārts. Tas nozīmē, ka kaut kas sākas no sākuma, jā, kaut kas jauns un svaigs. Un jums būs arī visi nepieciešamie resursi, lai to izdarītu. Apņēmība, gribas spēks, disciplīna, jo pārsvarā jau visas pārmaiņas viņas nāk caur disciplīnu, un tas jums arī izdosies. Tad tas, ko jūs vēlties, sāciet to janvārī, un viss sanāks. Tā, skatāmies attiecību sfēru. Tā, skorpionus, kas sagaida attiecību sfērā janvārī. Kas būs aktuāls partnerattiecībās? Tornis un 3 zižļi. Tornis ļoti bieži saka, ka kaut kas beidzās, kaut kas sagrūst. Tā kā, ja ir kaut kādas attiecības, kuras ir jāpārtrauc, destruktīvas attiecības, tad janvārs ir īstais laiks, lai uzsāktu jau to procesu, vai arī reāli jau izšķirtos aizietu. Trīnieki arī ir par to, ka mēs jau gatavi, esam jau ar čemodāniem sakrāmētiem un jau ar vienu kāju autobusā. Tā kā, te ir tādas beigu enerģijas. Tas var būt arī kā beigas kaut kam, kas jūs traucējas attiecībās ir, ko jūs esat risinājuši jau ar partneri, ka tas pārtrūks, un tad jūs tā kā iekāpjat autobusā uz labākām attiecībām. Ja jūs esat viens skorpions, tad šis savukārt var liecināt, ka ir beigas tam vecajai vientulībai, ja, un ka janvārī ir iespējams, ka jūs satiksiet otru pusīti vai būs kaut kāda iepazīšanās, kas pēc tam novadīs pie nopietnām attiecībām. Tad, kaut kādas tādas nopietnas pārmaiņas attiecībās ir, ja. Interesanti, kā tas kuram izspēlēsies. Tālāk skatāmies darba sfēru. Kas sagaida skorpionus janvārī darba sfērā? Kas būs aktuāls? Tā. 5 monētas un vientuļnieks. Tā, ja jūs esat bez darba šobrīd, tad tas izskatās, ka arī tā turpināsies, jo 5 monētas tas ir par to, ka mums nav baigi viss spīdoši finansiāli, vai ka neizdosies varbūt atrast jaunu darbu. Ja jūs esat darbā, strādājat, tad tas var liecināt, ka jums varbūt būs kaut kāda pienākuma, kur jūs liksies, ka jums vienam viss ir jāizdara, ka kāpēc man tikai viss ir, vai par maz palīdzības jums ir. Ja? Tātad kaut kāda tāda vientulības sajūta. Un 5 monētas mums ļoti bieži arī simbolizē par kaut kādu tādu neapmierinātību, ka par maz maksā un vispār jau visādi, kas kuram ir darbā, ar ko būt neapmierinātam, tad tas janvārī varētu uzpeldēt. Varbūt arī tur tad ir vērts kaut ko pamainīt, ja jūs gadījumā konstatējat, kad uznāk tomēr tā neapmierinātības sajūta, tad tā var būt kā signāls tam, ka
Varbūt ir jāpadomā par darba maiņu vai kaut ko uzlabot, vai vismaz parunāt ar vadību. Tā, kāds ir padoms skorpioniem par janvāri? Tā, rudenī atrisināsies kaut kādas, tad ja jums šobrīd liekas, ka dzīvē viss ir briesmīgi, ja, vai viss neiet ne visās sfērās, tad rudens būs tas, kas atnesīs to gala pārmaiņas, kad viss sastāsies pa vietiņām, ja, saliksies tā, kā vajag dzīvē, kā jums patīk, bet līdz rudenim jānonāk ir. Kas mums šobrīd vēl, kāds padoms skorpioniem uz šo brīdi? Atkal tā kārta, tik daudziem ir tas, ka vēlmes piepildās. Es domāju, ka tas saistīts ar šo te maģisko laiku. Ziemassvētki, jaunais gads, ka tie, kas ievēlās vēlēšanās, kas tic tam, ka vēlēšanās piepildās, tiem arī piepildīsies, jo šī mums kārta saka, vēlies, un tas piepildīsies. Tā kā strādājiet ar savām vēlmēm, rakstiet, manifestējiet, vizualizējiet, sajūtiet ar iekšējo sajūtu, kā tas ir, kad ir piepildījies tas, ko jūs vēlaties, un tas noteikti tā arī būs. Tā kā lai visiem skorpioniem brīnišķīgs svētku laiks un fantastisks pirmais gada mēnesis, lai ko tas arī atnestu, lai kādas pārmaiņas, tas viss nāks uz labu.